Čau visiem, šeit atkal es Madara ar jaunu videoklipu. Vakar es atgriezos no Vācijas un tur bija ļoti daudz labu un lētu lietu. Tā kā es Vācijā biju tikai 3 dienas, tad lielākā daļa, ko es darīju, bija iepirkos. Šis videoklips būs ļoti garš, spiediet laiku un es ceru, ka jums viņš patiks. Pirmā lieta, ko es nopirku, ir šis te Dream Nude Schaum Maybelline New York, tas krēms. Un viņš nav parasts tonālais krēms, bet viņš ir tāds kā putas, un jūs redzat, kā putas. Es viņu meklēju Latvijā šādu krēmu, es viņu nevarēju atrast. Un man šķiet, ka Latvijā šāds krēms maksātu aptuveni 6 eiro, bet Vācijā viņš maksā tikai 2 eiro. Un tas ir ļoti forši. Nākamā lieta, ko es nopirku, tātad ir sporta tērps. Man ļoti vajadzēja sporta tērpu, tāpēc man nebija sporta tērps. Un es domāju, sporta tērpu nopirku Vācijā. Tātad sporta tērpa augšana ir lieku šis te krekls. Viņš ir trīskīgi zilā krāsā, un viņš ir tāds gumija. Viņš ir ļoti ērts. Un otrā lieta ir lūk šīs te bikses. Jā, viņas ļoti foršas. Viņas ir ļoti, ļoti mīkstas, un viss, gan krekls, gan bikses kopā maksāja 35 eiro. Jā. Nākamā lieta ir lūk šis te krekls ar šādu uzrakstu. Jā, šāds krekls, man viņš ļoti patīk. Es viņu pirku veikalā Gina, apmēram par kādiem 8 eiro, man šķiet, jā. Un man viņš ļoti patīk. Jā, viņš izskatās lūk šādi. Un jā, man viņš ļoti patīk. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šis te maciņš. Un šis te matu taisnotājs. Maciņš nāca komplektā. Un jā, man ļoti patīk šis matu taisnotājs, jo viņš ir tāds maziņš un mīlīgs. Un viņš ļoti labi strādā. Es jau viņu izmēģināju. Es šo visu nopirku par apmēram 12 eiro. Man šķiet, ka pret šādu komplektiņu tas ir ļoti normāli. Un tā ir ļoti normāla cena. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šie te rudens apavi. Viņi ir te kā uz papēža. Man viņi ļoti patīk, un es ar viņiem staigāšu par rudeni. Tāpēc jau man vajadzēja rudens apavus. Viņi ir tādi, jā. Viņi ir ļoti forši, viņi ir ērti un forši, un es viņus nopirku nezinu kādā veikalā, un viņi maksāja 40 eiro. Es zinu, ka tas ir baigi daudz, bet tā kā man viņi ļoti patika, es nevarēju vienkārši viņus nenopirkt. Es viņus iemīlēju. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šie te legiņi. Es viņus nopirku C&A par kādiem 8 eiro laikam. Un viņi ir ļoti ērti un ļoti forši. Es ar viņiem staigāšu pa skolu, un man viņi ļoti patīk. Jep. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šī te kaklarota. Viņa ir ļoti forša. Man viņa ļoti patīk, un viņa piestāv jebkuram apģērbam. Es viņu nopirku veikalā Gina, un šī kaklarota maksāja 3,50. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šīs te brilles. Es zinu, ka vasara ir pagājusi, bet es viņas nopirku tādu mērķi, kad ja es braukšu uz kādām siltām zemēm, lai man būtu brilles, tāpēc jau iepriekšējās brilles man pazuda veikalā Domina. Mēs bijām arī Legolandē, un tur es nopirku lūk šādu te piekariņu, viņš ļoti patīk. Un jā, tad, kad es biju maziņa skaļi, es skatījos šādu te multanīti ar šādu te varoni, tāpēc es viņu nopirku. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir Maybelline New York Stain Gloss. Tātad es jums varu izstāstīt, ja kāds nezinu, kas ir Stain Gloss. Es izstāstīšu šo savu pieredzi, kā es to saprotu. Stain Gloss ir tāda, ka vairāk šķīd ir tāda lūpu spīdums tāds, kur uzliek uz lūpām, un viņš tā kā ir ļoti, ļoti ilgu. Ļoti ilgu laiku viņš turās uz lūpām. Ļoti ilgi. Man arī tā bija. Bet viņš ir jāliek diezgan maz, tāpēc, jo lūpkrāstonis ir diezgan spilgts. Lūk šāds te. Kamerā viņš izstās nedaudz gaišāks nekā viņš ir, bet ja viņu uzliek maz, tad viņš ir ļoti, ļoti skaists tonis. Un viņš smaržo
Viņš smaržo ļoti labi. Mēs ir šāds krekls. Viņš izstāsta pēc crop tops, bet viņš nav crop tops. Un jā, es viņu nopirku C&A. Un viņš maksāja 7 eiro. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir šīs austiņas ar zvaigznīti. Un viņas bija ļoti lētas, viņas maksāja tikai 1 eiro. Nākamā lieta ir šis te kompaktais puderis. Viņš maksāja 1 eiro tikai, tāpēc es biju ļoti lētā veikalā, kā jūs jums teicu, vai neteicu, Vācijā ir ļoti lētas un labas lietas. Un viņš ir ļoti labs. Tad, ko es nopirku, ir lūk te eyeshadow vecēna palete ar 4 tonīšiem. Šādu te gaišu baltu spīdumiņiem, tad tādu rozīgu, brūnu un tādu violetīgu, tādu brūnīgu, tādu tumšu toni, tādu. Nu jā. Un nāca arī komplektā otiņa, un viņš maksāja arī 1 eiro. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir Sims 3. Man bija arī Sims 2, bet to es atdevu draudzenei, un viņš maksāja 15 eiro, un otrs Sims 2 maksāja tikai 10 eiro. Latvijā Sims parasti maksā kādus, apmēram 30 eiro, tāpēc tas bija ļoti izdevīgi. Nākamā lieta, ko es nopirku, ir lūk šis te matu un ķermeņa mazgājamais līdzeklis, duša želei. Un es viņu nopirku par 3 eiro. Un viņš smaržo ļoti labi, tiešām ļoti labi. Nākamais, ko es nopirku, ir lūk šāds te krekliņš. Man viņš ļoti patīk, viņš ir no Gīna. Ļoti foršs krekliņš. Tad vēl es nopirku šādu te aciņu, kur tad, kad uzvelk virsū, viņi izstās ļoti skaisti. Un es viņu arī nopirku no veikala Gīna. Pats pēdējā lieta ir lūk šāda te kaklarotiņa ar tādām zilām pērlītēm. Un viņai tādi tā aksesuāriņi šeit. Un es viņu nopirku veikalā Gīna par 5 eiro. Paldies, ka skaties šo videoklipu. Spied like šim videoklipam, kā arī subscribe un abonē manu kanālu. Atā!